Nominēli iepagojusies 99,99% smaidīja. Viens cilvēks uz vidū palika ar nopietnu sejas izteiksmi, un tas bija apsēdis priekšnieks. Jūs varbūt daudz kaut ko pat ir čipiem izautojumus. Es teiktu, bet tu kurš tad nezinu, kur jums tie slapenie čipi? Nu tad 40 gadi. Tas ir tāds skaists skaitlis. Es pat īsti neatceros, kas tad notika. Tad es vēl biju pionīrs. За меня и 30 лет нам назад не было. Gadiem, vai ne? Pionīrs. Jā. Nu, bet Algu grāmatveida personāla vietēja Vaina Kītiņa jau droši vien bija komjaunieti. Vai, bet atkārtīsim klienti. Atkārtīsim daudzās saņemtās kolēģu vēstules akcijā. Pasaki paldies kolēģiem. Paldies, Vaina. Informācijas koordinātore Aija Daugšte. Aija ir kolēģis jau 40 gadu garumā palēkajā ikdienajā rutīnas darbā spēja tomēr ienest prieku un cilvēciskas emocijas. Vadošais kabeļtehniķis Gunārs Metlaus. Gunārs ir ļoti saprastīgs kādīgs, bet saviem kolēģiem atsaucīgs un izpalīdzīgs un nekad neatsaka palīdzēt un padalīties ar sava amata knifiem un noslēpumiem. 40 gadus nostrādājusi arī administrātore Ārija Pavasara. Inspirēts no telefona biroja daudzi noteikti ir citādāks, ja apmeklētājs tajā nesagaidīja Ārija. Ārija vienmēr ir mierīga, laipna, smaidīga un elektroniska. Tā ir novērojuši kolēģi. 40 gadus ir nostrādājusi telekomunikāciju tehnoloģija Zinaida Gartsova. Visus gadus Zinaida ir strādājusi pie kabeļu tīkla aprakstīšanas sistēmas, kas ir prasījusi no viņas ļoti precīzu un akurātu darbu. Zinaida vienmēr un visur mums iesaka lietot saulainās brilles un skatīties uz dzīvi no tās gaišākās puses. Nodaļas vadītājs Antons Popovs arī ir nostrādājis 40 gadus. Antonam динозавров сегодня нет. Полцинник. Dzīvesveids un hobijs visa mūža garumā. Brīvajos brīžos viņš nodarbojas ar elektronisko ierīču remontu, pats remontē vietālumus, datorus un citas elektroniskas ierīces. Es atgādināšu, ka mūsu valsts prezidents arī ir sācis ar kaut ko līdzīgu. Galdiņš tukšs. Varbūt tomēr jūs noslēgumā teikt kādus vārdus. Paldies. Jā, tā laikam ir tāda īpaša reize, un man ir ļoti liels prieks, ka mēs esam saņēmušies tieši šādu pasākumus par godarīdzi veidot. Un brīvdienās es diezgan daudz domāju par to, cik tad ir forši nostrādāt vienā vietā tik ilgus gadus. Un, ziniet, es sapratu, ka tā līdzība man ir uzticība. Ar uzticību, kas sevi ietver profesionalitāti, kas sevi ietver attieksmi pret to, ko jūs darat. Un tā ir galvā arī vienošanās, ka jūs gribat šeit būt, un mēs gribam, lai jūs šeit esat. Un es reāli novērtēju to, ka ejot cauri gadiem, jūs esat spējuši sevi uzturēt gan šo uzticību pret uzņēmumu, kurš ir mainījies, un es nezinu, vai daudz dāmas un kungi spēja uzturēt savus vīrus vai sievas, ja viņi nepārtraukti mainītos. Otra lieta
ir fantastiski, ka jūs spējat, ko jūs jau atzīmēja sākumā, augt līdz laikam. Jo tā tiešām ir augšana, un pilnīgi vienādi, vai mēs runājam par inženieri, vai mēs runājam par administrātori, ar katru gadu jūs mācāties jaunas lietas. Un ja mēs parasti sakam, ka skolā ir jāmācās, tad strādājot Telekom grupā, mēs sakam, ka patiesībā viss tā dzīve ir skola. Un katru dienu tu mācies. Un es no sirds jums novēlu, gan tiem, kas ir nostrādājuši 10, gan tiem, kas ir 40 gadus, arī turpmākos 10 gadus rast sevī spēku, enerģiju, optimismu mācīties un spēt parādīt saviem jaunākajiem kolēģiem, ka uzticība tā ir vērtība. Paldies! Līdz ar to arī oficiāla daļa pamazām tuvojas savai izskaņai, bet tā labā ziņa tā, ka vienmēr oficiālā daļai labos pasākumos sako arī neoficiālā daļa. Un tajā būs gan karšīgas uzkodas, gan arī būs vīns un būs iespēja apskatīties arī šīs muzeja telpas vīdu barībā. Kā tas notiks, es pateikšu pēc maz brīža, bet tagad es gribu dot vārdu Daumantam Kalniņam. Man jautājums Daumantam Kalniņam, vai tu esi kaut ko dzirdējis par jumta līgumu starp Tilts Communication. Tilts Communication. Man jāpēc grupas biedriem parasti ir gudrākšana. Vai tu esi dzirdējis? Bet kā tev tas izdodas? Tieši tā kā, tad, kad ir jādzied, tad tu dzied angliski. Tad, kad tu runā to, ko tu domā, tu runā latviski. Par to jāpadomā. Es tagad padomāšu, tad dziedāšu arī latviski. Tu proti latviski? Un tad viens iesmu lūdzu.